Nekustamais īpašums nav tikai dzīvošanai un teiksim, biznesa vajadzībām. Nekustamais īpašumu var izmantot arī kā investīcijas. Jo šobrīd sevišķi zemās procentu likmes bankām nodrošina to, ka mēs varam arī pelnīt ar nekustamo īpašumu. Ar nekustamiem īpašumu šobrīd var nopelnīt 6 līdz 8% gadā. Ja banku likmes apmēram ir 0,5, maksimālā likme tur 1% gadā uz depozītiem, tad nekustamais īpašums, protams, ir daudz ienesīgāks. Cilvēkiem ir radies priekšstats, ka nekustamos īpašumos iegulda tikai lielie investori, pensiju fondi, bankas vai kādas lielas organizācijas. Īstenībā ieguldīt nekustamā īpašumā var jebkurš, kuram ir brīva nauda, kurš ir gatavs riskēt, kurš ir gatavs nodrošināt savu nākotni, arī varbūt savu bērnu nākotni. Ieguldot nekustamā īpašumā, vienmēr ir iespēja nopelnīt vairāk, nekā vienkārši saglabājot bankā naudu. Šobrīd ieguldot nekustamā īpašumā ir stabilas cenas. Tas nozīmē, ka nekustamais īpašums nepaliek lētāks. Nekustamais īpašums būtībā pēc krīzes laikā pat paliek par dažiem procentiem, ar katru gadu paliek dārgāks. Tas nozīmē, ka ieguldot nekustamā īpašumā, mēs būtībā nopelnām arī uz to, ka nekustamais īpašums paliek vērtīgāks. Tā ir viena lieta. Otrs, ka nekustamais īpašums, ja viņš ir uz pašu vajadzībām dzīvošanai, tad viņš naudu nenes. Viņš ir kā pasīvs. Jūs viņā dzīvojat, jūs izmantojat visas vajadzīgās īpašuma funkcijas, ja? Bet ja jūs gribat ar īpašumu pelnīt, tad jūs pārvēršat šo īpašumu par aktīvu. Tas nozīmē, ka ieguldot nekustamā īpašumā, jūs varat šo īpašumu izīrēt. Un izīrējot, jūs iegūstat sev stabilu naudas plūsmu. Tas nozīmē, ka katru mēnesi jūs varat nopelnīt 200, 300 līdz pat 500, 600 eiro mēnesī. Piemēram, iegādājoties 2 stabu dzīvokli, teiksim, Purciemā, jūs varat mēnesī nopelnīt apmēram 250 līdz 300 eiro. Tas nozīmē, jums būs izmaksas, protams, uz īpašumu uzturēšanu, jums būs izmaksas, kas būs jāmaksā valsts ieņēmuma dienestam 10% no saņemtās summas, bet tomēr tā nauda paliks pāri pietiekami daudz, lai jūs varētu šo naudu, teiksim, sekt savus kredītu maksājumus, ja jums ir savam īpašumu kredītu maksājumi, vai arī apmaksāt arī savus komunālos maksājumus, varbūt dzīvoklim, kurā jūs dzīvojat. Un tas nozīmē, ka ar šo īpašumu, ko jūs esat nopircis, jūs varat pelnīt reālu naudu un tā pašā laikā dzīvot savā īpašumā mierīgi. Ieguldījums nekustamā īpašumā nav tikai peļņa, tas ir arī nākotnē ieguldījums, jo šis īpašums, kas ir nopircis, jūs varat viņu atstāt, protams, mantojumu varat atstāt saviem bērniem, tas ir stabilai nākotnē. Un katrā ziņā, jebkurā brīdī, ja jums ir kāda vajadzība, ka jūs esat izdomājis, ka jums vajadzīga nauda, jūs šo īpašumu varat arī pārdot. Un tajā brīdī šis ir kā iesaldēta nauda, kas arī nes papildu naudu. Izvēloties īpašumu kā investīciju, protams, jāpievērš uzmanība ļoti daudziem faktoriem. Ja jūs pērkat īpašumu priekš sevis, jūs skatāties, kur jums tuvumā darba vieta, kā jums pašam patīk, vai jūs gribat dzīvot meža malā, vai jūs gribat dzīvot kaut kur tuvāk trolejbusu pieturai, tad, lai iegādātos īpašumu kā investīciju, jāskatās citiem faktoriem. Jāskatās cilvēki, kas būs jūsu īrnieki īpašumā, lai viņiem būtu tiešām ērta nokļuva līdz transportam, būtu tuvumā veikals, būtu tuvumā kāda bērndārs vai kādas citas iestādes, kas cilvēkiem ir pieprasītas. Līdz ar to jums būs vieglāk atrast īrnieku. Un īrnieks būs gatavs maksāt varbūt pat lielāku summu. Ir iespēja nopirkt arī īpašumus, kurus pēc tam izīrēt īstermiņa īrē. Ir dažādi portāli, Booking.com un dažādi citi portāli, kur var izīrēt īpašumus īstermiņa īrē, respektīvi uz vienu diennakti, uz dažām diennaktīm. Tur ir diezgan liels risks, ka jums ar to ļoti jāņemās. Tas nozīmē, jums būs jāvelta daudz laika, un rezultātā jūsu laiks ieguldītais neatmaksās. Tāpēc, ja kāds vēlas iegādāties īpašumus, lai izīrētu īstermiņā, tad viņam jārēķinās ar to, ka viņam jābūt tādiem īpašumiem vairākiem. Tas jau paliek par biznesu. Tas vairs nav kā hobijs, tas jau paliek kā bizness. Šobrīd pieprasītākie dzīvokļi, kas ir uz īri, kurus mēs iesakām iedzīvotājiem, kas vēlas investēt īpašumā, ir 2-3 stabu dzīvokļi. Jo šie īrnieki parasti ir ģimenes ar bērniem, un attiecīgi šie pieprasītākie dzīvokļi, kurus var visvieglāk izīrēt. Tas nozīmē, ka ja jums ir brīva nauda, teiksim, 30, 40, pat 50 tūkstoši, iegādājoties īpašumu mikrorajonā, jūs varat mierīgi ļoti ātri atrast īrnieku un varat pelnīt šādā veidā naudu. Šobrīd arvien populārāk kļūst arī namīpašumi, kur cilvēki iegādājas namīpašumu, kur, teiksim, 3, 4 līdz 8 dzīvokļi. Vienu no dzīvokļiem dzīvo pats vieno no dzīvokļiem, ir varbūt kādā dzīvoklī dzīvo kāds vēl no ģimenes locekļiem, bet pārējos dzīvokļus izīrē. Un tur tad dzīvo īrnieki, kas jums attiecīgi maksā īres maksu, un šī īres maksa sedz gan komunālos maksājumus, gan arī citas izmaksas, kas mājas uzturēšanai nepieciešamas.